Rīgas bērnu un jauniešu centra Daugmale vadība, pedagogi, audzēkņi, vecāki un svētku pasākumu te sākas mana pasaule apmeklētāji. Jā, te sākas mana pasaule ar Rīgu, ar Latviju, ar notikumiem, kuri ir mainījuši manu un citu cilvēku dzīves, un notikumiem, kuri vēl tikai būs. Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas diena, Svecītes krastmalā pie prezidenta pils. Šodien esam te, lai pateiktos zemē, kurā esam dzimuši un kurā dzīvojam. Aicinu piecelties Latvijas valsts himnu. Šodien ir īstā diena, lai paskatītos un atkārtotu mazliet no vēstures. 1525. gadā uz Rīgu sāk ceļot pirmie iespiedarbi latviešu un igauņu valodās. Tātad šogad grāmatai cik gadi paliek? 500, tieši tā. Atmodes pazīmes iesākas jau 1764. gadā, taču par pirmo latviešu atmodu var saukt periodu no 1848. gada līdz 1870. gadam. Latvijas brīvības cīņas norisinās drīz pēc Latvijas valsts pasludināšanas 1918. gadā un ilga līdz pat 1920. gadam. Taču 1940. gadā Latviju sagrāba sveša vara. Savukārt trešā atmoda bija laiks, kad Baltijas valstis atguva neatkarību. Teic, kur zeme skaistākā? Tur, kur smilgas zied. Teic, kur skarbā zeme tā? Te, kur akmens dzied. Kā jums šķiet, par kuru valsti es runāju? Latvija. Jā, protams, tā ir Latvija ar savu burvīgo dažādību. Un es domāju, ka mēs saklausīsim to arī atbildē, ko mums nodziedās vokālā studija Spārni. Klausāmies atbildē, vai tiešām tā ir Latvija?
ir mana Latvija direktora, vai arī jums tā šķiet? Vārds Rīgas bērnu jauniešu centra Daugavā direktoram Edgaram Šāblim. Vai ziniet, ka radās šī diena 11. novembris? 1990. gadā, 11. novembrī, mūsu latviešu puiši, studenti, strādnieki un parasti iedzīvotāji cīnījās pret Bermontu. Un uzvarēja un ienāca apakaļ Rīgā, ieņem Rīgu. Paldies viņiem par šo lielo darbu un no tā laika mums kļūst neatkarīga Latvija. Un es jums vēlu turpmāk mācīties, strādāt un vēlreiz mācīties, lai mēs paliktu neatkarīgā Latvijā. Paldies par uzmanību! Es mīlu Latviju, jo tā ir ļoti skaista un bagāta. Zaļiem mežiem, puķu pļavām un lauku sētām pilna. Aicinām akordionistus uzbūrt lauku ainavu. Sagaidām ar skaļiem aplausiem. Sigulda, Rīga ar savu pilsētu un vēsturiskajām celtnēm. Te ir manas mājas, Rīga.
Jūsu uzmanībai vokālā studijas Pārni. Ne, manis nav. No roka operas Sfinksa. Pedagogs Evīte Budkeviča. Šodien nākot uz Īdrašu izglītības centru, man prātā ienāca šāda recepte. 4 olu baltumi, 250 grami cukura, 200 gramu glazdu riekstu,
2 teigarotas citronas olas, 50 gramu kviešu miltu un šķipsteņa sāls. Iespējams, jūs jau sapratāt, kura ir viena no Latvijā vispopulārākajām, visgaršīgākajām, visvairāk pirktajām tortēm. Ir kāda ideja? Jā, es jau dzirdu pareizo atbildi. Kraukšķīgā cielaviņa ar lazdu riekstiem, ar Latvijas garšu, ar rudzu laukiem un bērzu virzīm. Raimonda Paula cielaviņa ar stalto gaiziņu un kolkas ragu vējiem. Bet īstenībā cielaviņa ir kas? Tieši tā! Cielaviņa ir mazs, skaists putliņš ar ļoti ekstravagantu gaitu. Un par to jums pavēstīs akordeonista ansamblis. Ar aplausiem sagaidām! Saulīte, manā zemīte, katru ozola zīli. Es savai tēvzemē pieglaužos, ticot, cerot un mīļot. Jums uzstājas vokālā studija Spārņi. Sagaidām ar skaļiem aplausiem.
esmu Latvija, tu esi Latvija. Mēs esam Latvija. Ar klusu vārdu, ar mīļu dziesmu, ar satikšanos Rīgas torņos vai viršu pļavās, te sākas mana pasaule. Aicinām vokālo studiju Spārni. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Ar spīti tam, ka nelabvēlīgs liktenis. Mums katru savā pasaules malā. Satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jau mainījis to sapūs. Mēs mīlējām nosēdas skolā, kuram blakus vermai par galvas kūs. Smaidot nāksi pretī, tev rokās ziedēs desmit vasaras. Tad krūtījās šķīpus, kas mīces spožāk, vai tā rasa ziedos būs vai asarās. Saknītes izauga varants koks. No katras mazas sirsnies izaug Latvijas nākotne. Bērni ir mūsu prieks un cerība. Tādēļ sirds tā laimīgi man pukst. Feel it, roll the inside, we on time, electro.
palīdzi, tūlīt man lielā elpa, elpa, kad lapas krīt, un rudenes zvaigznēs ceļas visa telpa, telpa. Tur galotnēs ir brīvība tik smalka, smalka. Tur galotnēs varbūt ir viss vienalga, vienalga, bet te man rūp, un palīdzi man elpa lielā. Man dvēsle kūp, un strādāt ir tik smaga vielā. Kā lūdzu kaut ko no tava malkā, tur galotnēs ir brīvība tik smalka. Bet palīdzi tūlīt man lielā elpa, elpa, kad lapas krīt, un rudenes zvaigznēs ceļas visa telpa, telpa. Tur galotnēs ir brīvība tik smalka, smalka. Tur galotnēs varbūt ir viss vienalga, vienalga, bet te man rūp, un palīdzi man elpa lielā. Man dvēsle kūp, un strādāt ir tik smaga vielā. Kā lūdzu kaut ko no tava malkā, tur galotnēs ir brīvība tik smalka. Tikai kopā mēs varam pastāvēt, tikai kopā mēs esam spēks, un tikai kopā mēs esam Latvija. Tādēļ aicinu ielūkoties lapiņās uz krēsliem un vienoties kopdziesmā Daugavas abas malas. Mēs pateicamies katram audzēknim un viņa vecākiem. Mēs pateicamies katram pedagogam un ikvienam cilvēkam, kurš mācoties vai mācot, stiprina latviešu valodu, tradīcijas un nes Latvijas vārdu pasaulē.
Jā, tieši tā, un te sākas mana pasaule ar labu nodomu, ar labiem darbiem. Tādēļ ar skaļiem aplausiem pateicamies koncerta dalībniekiem un organizatoriem. Darbu izstādi, kā arī aicinu vakarā katram iedegt svecīti par piemiņu lielajiem vīriem, kuru dēļ mūsu valsts ir brīva. Paldies, ka tu esi Latvija! Uz tikšanos!